Starptautiskās basketbola federācijas Eiropas kausa ieguvējs, 2008. gada divkārtējais Latvijas basketbola līgas čempions, basketbola klubs Barons vienojies par 3 gadu sadarbību ar Latvijas lielāko uzņēmumu Latvijas Dzelzceļš, lai turpmāk kopīgi virzītos uz mērķi Latvijas čempionāta zelta medaļu 2017. gada pavasarī. Latvijas Dzelzceļa sadarbība ne tikai ar Baronu, bet ar sportu, ar kultūru, viņi ir ļoti plaši, un mēs esam atbalstījuši un arī centīsimies turpmāk atbalstīt ļoti daudz gan sporta pasākumus, gan kultūras. Arī basketbols Latvijas Dzelzceļam nav svešs, un principā ir bijuši gadi, kad mums vienalga, kur komanda uzvar, mēs tik un tā būsim čempioni. Bet patreiz mēs tomēr gribētu koncentrēties uz kaut ko konkrētāk. Mēs esam izvēlējušies to klubu, ko mēs gribētu atbalstīt kā vienīgo Latvijas čempionātā. Mēs esam atbalstījuši Baronu jau arī sen un zinām šos cilvēkus. Tāpēc mēs esam pieņēmuši lēmumu tiešām iet kopā ar šo klubu ilgtermiņā, un mēs neprasīsim no viņa rezultātus uzreiz. Mums galvenā doma ir tāda, lai šis klubs turpinātu būt viens no Latvijas basketbola dzinējspēkiem, lai viņš audzinātu jauno maiņu tieši Latvijas basketbolam un Latvijas basketbola ar izlasēm. Protams, nav mazsvarīgi arī šie Barona sasniegumi, tātad arī šis FIBA kauss. Arī tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc mēs esam šeit. Mūsu komandā mēs redzam, pašlaik ir, varam teikt, 4 zvaigznes, ko mums arī žurnālisti saka, jūs ir zvaigžņotais sastāvs šobrīd, bet tieši šie spēlētāji ir tie, kas palīdzēs mūsu jaunajiem spēlētājiem ne tikai spēlēs un uzvarēt kādas spēles šogad, bet treniņos kļūt stiprākiem, lai mēs varētu visi kopā nokļūt uz jaunu sasniegumu, jaunu virsotni. Kā tev liekas, tad, kad tu esi laukumā, kopējais efektivitātes koeficients ir plus vai mīnus? Droši vien, ka krītās, jo es gribu visas bumbas rokā. Nē, tu šobrīd kļūdies. Izrādās, ka viss ir ar plusa zīmi. Kā tu to skaidrosi? Tagad jau skaidrot, ka mums ir liels lokomotīvs aizmugurē, vai ne, kas var piedot papildus spēku, bet, kā es ar to skaidrot? Var skaidrot ar smago darbu, ko treneris Teters mums liek katreiz 2 reizes dienā trenēties, vai ne? Pagaidām viņš ir vienā personā gan treneris, gan vāc bumbas no zāles, vai ne, un tā es teicu, bet, tagad saprotu, kad ir jauni strateģiski partneri, mēs varēsim veidot nopietnu klubu, bet neskatoties uz to, kas man lielākais pārsteigums, cik pagaidām varbūt klubs bija mazs un kā teikts, bet viņš ir ļoti saliedēts un visi ir viens par otru un visi trenējās un neskatoties ko, tomēr kaut ko mēģinām vinēt.